Par to, kas ir invazīvas sugas, ļoti labi var pastāstīt šī te puķa, ko jūs redzat savā ekrānā. Tā ir puķu sprigane, augs, kas man personīgi saistās ar daudz foršām bērnības atmiņām, jo šim te auglim, ja pogaļai reizēm varēja tā viegliņām pieskarties, ka tā uzsprāga un sēklas aizdojas visām pusēm. Baigi foršā bērnības aktivitāte. Tas, protams, bija laikā, pirms vēl eksistēja internets. Šī auga dzimtene ir Himalaju reģions, un Latvijā tā ir invazīva suga, kas šeit atrodas kopš 19. gadsimta vidus. Hei, jautājums, cik tad ilgi augam būtu jābūt šeit, lai mēs viņu neuzskatītu par invazīvu, bet gan par vietējo? Tam nav nekāda sakara ar to, cik ilgi augs šeit ir, bet ar to, kā tas šeit uzvedās. Viena no invazīva auga pazīmēm ir ne tikai tā, ka tā ir ievesta no svešām zemēm, bet tā, ka arī augs šeit jūtās ļoti labi, ka tas veiksmīgi konkurē ar vietējām sugām, apdraudot to eksistenci šajā reģionā. Vēl viens man personīgs stāsts, kas labi ilustrē to, ka šī puķa ir invazīva, nevis vienkārši svešzemju suga, ir no laikiem, kad es studēju bioloģiju. Mums bija visu vasaru jāvāc herbārijas, un kā jau es cītīgs students to darīju pēdējā brīdī, un man bija neliela panika, ka es varētu arī nesavākt pietiekoši daudz sugu. Un tad es iedomājos, hei, netālu ir grāvis, un tajā noteikti ir jābūt daudz puķu sugām, un ko es ieraudzīju aizejot, tur bija puķu sprigane, un vairāk arī citu puķu vai citu augu tur nebija. Nācās paņemt to pašu puķu sprigani, kas bija pārņēmusi visu šo te grāvi. Droši vien esat redzējuši pļavas pilnas ar Kanādas zeltkalvītēm, kas arī ir invazīvs augs. Nu jā, un tā kā šī puķu sprigane ļoti labi konkurē ar vietējiem augiem, neļaujot tiem atrasties savos biotopos, tā ir invazīva suga, ar kuru mums ir arī kaut kā jācīnās. Viens veids, ko darīt, ir šo te vietu pļaut, bet arī nopļaut to materiālu savā. Ja teritorija ir nelielāka, pietiktu arī augļu nogriešanu un savākšanu pirms sēklas spēj izplatīties. Ja vēlies kaut ko uzzināt par dabu, vairāk droši nāc uz dabas skolu dabasskola.lv.